Mēs nodibinājām biedrību Ritineitis, kur tad arī mēs varējām rakstīt projektus, lai cilvēki varētu nemaksājot lielas naudas, apgūt tās iemaņas, kas viņiem būtu ļoti vajadzīgas. Man šķiet, ka tas, ko es daru, man sagādā prieku, jo darbs tas ir tāda profesionāla darbība, kur mēs tiekamies ar cilvēkiem, kas mums vajadzīgi. Un es domāju, ka cilvēki tiekas arī ar mani. Droši vien, ka es arī viņiem esmu vajadzīga. Cilvēki ļoti ir nākuši teikuši, Maruta, ja tu nebūtu mūs tā kā motivējis, viņi saka, vai varbūt pat dažreiz piespiedusi nākt un mācīties. Īpaši tad, kad mēs nodrošinājām augstākās izglītības iegūšanu balvos, tieši balvos. Jā, pasniedzēji brauca pie mums ir apmēram pāri par gandrīz ap 1000 cilvēkus šo 10 gadu laikā pabeiguši. Gan kultūras koledžu, gan Pāvila Stradiņa māsu koledžas, gan grāmatvedības finansu koledža, gan informācijas sistēma menedžmenta augstskola, gan Daugavpils universitāte. Tās mācību programmas, kādas jau tajā brīdī piedāvāja, vai arī, kas cilvēkiem varbūt vairāk bija nepieciešams.